Čau, čau! Nu ko? Ir atkal ēterā. Nākošās izvērtības, nu, te jau šis tas jau ir tapis. Ir paeksperimentēts, nu, teiksim tā. Gribēju jums sniegt tīri tikai gatavu materiālu, nu, ņemot vērā, kamēr es visu to salāgoju, kamēr atradu, teiksim, to sweet spot. Nu, paiet laiks, bet, nu, kas te ir sadarīts? Tā, ko mēs te redzam? Ir aizgājis compound setups. Mēs ļoti labi zinām no iepriekšējā video, ko mums deva tīri viena paša turbīna. Šitā paša. Tas mums bija JRSpec GT 3072. Viņi diezgan daudz iedeva, 266 zirgus. Pie, mīnus, man liekas, tur bija kaut kādi, ja nesamalošu, 3,2 bāri, kaut kas tāds, jā. Nu, spiediens mežonīgs un, teiksim tā, to turbīnu vēl tur spiest no viņas ārā. Mēs jau seņā būsim izlekuši no, teiksim tā, no turbīnas tās efektivitātes, nu, kur viņi strādā vislabāk. Pie šitāda te spiediena, nu, viņai vienai pašai iet grūti. Tam dēļ, nu, mums nav ņūtoni, jo turbīna iegriežas ļoti vēlu. 4000 ar kaut ko, viņi reāli tikai sāk pūst. Nu, priekš dīzeļa tas ir pusdzīvu nav izmantot, ja tikai pašās beigās šitā tev iepūš, nu, tolka no tā ir maz, jo, nu, kā mēs zinām, dīzels tas ir tas vēls, kas reāli, teiksim tā, no viņa nāk vis tā lielākā jauda, nu, ne jau vairāk iet runa pa zirgiem, bet iet pa ņūtoniem. Un, nu, ņūtoni, jā, dīzelim tas ir tas, kas, teiksim tā, viņu, nu, maudz uz priekšu. Nu, protams, ir dīzeļi, kam pat zirgi, nu, teiksim tā, ir ļoti tuvu ņūtoniem. Nu, labi, protams, ne jau tur tā, ka mats matā, bet, nu, teiksim tā, tā jau ir high performance dīzeļi. Šitais, draugi mīļie, šitais mums aizvien vēl stoka dzinējs ir. Ja neskaita klaņas, nu, klaņi mums jaudu nedod. Viņš ir stoka dzinējs, ja iet runa pa galvu. Galva mums ir pilnīgs stoks. Kompresors, nabags bērniņš ir izciests ārā, diemžēl. Kompresoru, tā, nu, tas viss strādā labi, bet ja neiet runa, tā, nu, manā gadījumā 200 zirgi, diemžēl, 216 bija, jā, ar kompresoru un turbo, tas bija maksimums, ko var dabūt ārā. Mums aug spiediens izpūtējā, mums aug spiediens, nu, ieplūdē, jo kompresors vienkārši darīja savu figiņu, ko viņš darīja. Nu, tādā ziņā, jo ātrāk viņi griež, jo vairāk viņš spiedienu ražo. Un, nu, teiksim tā, nu, priekš tāda street setup nav slikti, 216 zirgi, tas nav maz. Nu, teiksim tā, šitādā golfa izpildījumā. Bet tas nav tas, ko es meklēju. Nu, protams, gribās vairāk. Nu, un tad visam tam izējot cauri, beigās tap compound setups. Nu, protams, beigās kolhozā, jo nu nav paredzēts šitais setups, teiksim tā, nu, ielas izpildījumam, es domāju, nu, līdz tam es netikšu, jo plānā ir daudz kas cits. Tagad, teiksim tā, ja iet runa pa setup, turbīna mazā, kas ir pirmā high pressure, nu, sauc kā grib, vai viņi high vai low pressure, nu, parasti viņi sauc par high pressure, jo, nu, viņi ir tā, kas iegriež lielo, un, nu, tad jau vairāk pēc tam ir viss jāatkarīgs no tā, kā salāgo visu to setup, nu, starp turbīnām. Jo ir moments, kad lielā var neuzpūsties, mēs varam dabūt kritumu. Ir momenti, kad, teiksim tā, tu to mazo pārpūt pa daudz. Nu,
tur ir jāķer tieši tas saucamais sweet spots. Es viņu pagaidām esmu noķēris, man tas viss patīk, kas tur nāk ārā. Diezgan iespaidīgi, ja iet runa pa grieze starp kompaunu un tīri tikai teiksim, to single turbīnu monstrāli. Tur atšķirība bija tiešām iespaidīga. Es nezinu, kas būtu ar VNT turbīnu, bet teiksim tā, šodienas targets ir gandrīz 4 bāri. Un tā ir tā vieta, kur es esmu apstājies, galva vairāk neelpo. Es esmu pagrozījis aizdedzis šurp turp, es esmu iedevis porciju vēl vairāk, jo man iespējas porciju palielināt ir šitā. Un, tas jau, protams, vairs paliek nevajadzīgi. Bet, teiksim tā, ir kaut kāds rezultāts ir panākts. Un, teiksim tā, šis dzinējs manās rokās, līdz kamēr man neradīsies vēl kaut kāda traka spalvaina ideja, kā vēl no viņa dabūt ārā, iet runa, atcerieties, tikai un vienīgi pa stoka galvu. Nav viņa portēta, nav sporta sadalēns, galvi stoks, tas ir šitais te main, teiksim, iemesls, tam, kad, es gribu izspiest pilnīgi visu ārā no stoka galvas, pirms vispār, teiksim tā, darīt kaut ko tālāk. Es gribu zināt, kas ir limits. Dīzelmekens sūknis man to visu atļauj. Protams, viņš neļauj aizdedz regulēt visā, teiksim, garumā. Kas ir, tas ir. Tā paliek, ir un paliek traktora tehnika. Līdz elektrībai nav mans lauciņš, to es arī nedarīšu. Ja iet runa par elektrību, tad tas būs tikai un vienīgi benzīna auto. Tā kā tā, labi, pietiek muldēt. Es esmu sagatavojis beidzot rori, tā lai, teiksim, es te nenosmākt. Un, lai nebūtu jautājumu, ir tīrs gaiss. Viss notiekās. Tā kā, laižam klāt, taisam ranu un maucam. Atkal spīdzināsim. Es apmēram zinu, kas nāks ārā. Un skatīsimies reāli, kā tas viss notiek. Fīči tāda, ka es diemžēl neesmu saslēdis šitos te abus dievējus. Teiksim tā, lai varētu redzēt, kas nāk no mazās ārā, kas nāk no lielās ārā. Tur viens iemesls vienkārši teiksim tā, man nebija tagad vēlmes slēgt to, jo es tur to vienu portu izmantoju priekš lielās turbīnas vēstgaitas. Tā kā, kas ir, tas ir. Domu jūs sapratīsiet. Un, pūst tā, lai jūs redzētu, saprast, cik reāli viņš ātri paceļ. Tas īstenībā tas ir diezgan amazing. Tā, cerams, ka visiem viss ir redzams. Laižam. Tas bija ātri. Tas bija tiešām ātri. Tā, tas boosts pacēlās, tas tur lāga starp abām turbīnām praktiski bija 0, mazā izdarīja savu darbu un arī iedeva lielai dzīvību. Tu tas redzēsim, ko rāda ekrānā.
Tūlītās izslēgsim te visus tos ventilators, tās padarīšanas. Ja es varētu reāli izstāstīt, kas te tikko notikās. Redzam dzinēju ārā. Dzinēsim ierā. Tā! Kas reāli te sadarījies ar to visu tūlītās? Tā, noliekam kameru. Nu, tā lai var redzēt, kas ir monitorā. Saprašana. Tā, ir nofiksēts. Un cerams, ka visiem visi redzams un arī būs saprotams. Tā, pēdējais rans mums ir rekord. Izslēgsim kaut kādu ranu, kas mums ir bijis ātrāk. Tā, ko mēs redzam? Šitad mēs redzam, lūk, teiksim tā, ņūtoni mums ir 532. Tas ir daudz. Tik daudz pilnīgi galīgi man nebija iepriekš ar single turbo. Zirgi mums iet, nu, teiksim tā kā iemīti no 4000, nu, līdz pat 5 pāri. Es pat īstenībā, nu, pāri pa 5 bišķis tur palaidu tos apgriezienus, bet, nu, redzot to, ka ņūtoni tur iet uz leju, teiksim tā, 5 štuks es izgriezu, un kas ir, tas ir. Ot, ļoti interesanti. Tā, tūlītās uzslēgšu. Dabūsim šito teto single turbo, to izrakst, un salīdzināsim to ar šito. Tā, bišķi mirklīt, un būs. Tā, ekrāns skaļi un skaidri redzams. Tā, kas mums te ir? Šeit mēs redzam divus ranus. Šis te lielākiem ņūtoniem rans, tas ir ar compound turbo. Un šis te 532 ņūtoni. Un šitais rans, ko mēs te redzam, 414 ņūtoni. 414 ņūtoni, tas ir maksī, 4400. Nu, vēl, ļoti vēl. Zirgi, kā mēs te redzam, te arī iet. Un, nu, teiksim tā, te mums tikai reāli braucamā vieti, kaut kā 4300 līdz 5000 īstenībā pār pa 5500. Nu, jā, tas ir maz. Mums te sanāk, nu, teiksim tā, priekš dīzeļu, ņemsim vērā, nu, 1000 apgriezieni, nu, labi, bišķi vairāk, tad 1200 apmēram. Tas ir tas, ko mēs reāli varam izmantot. Tas ir ļoti maz. Tātad, single turbo ir single turbo, bet compound turbo mežonīgi, vienkārši mežonīgs. Tas ir rezultāts. Nu, atkal es atkārtošos pēc priekš standarta galvas. Nu, te var redzēt, paslēgsim, tā, izslēgsim ārā. Izslēdzam ārā. Compound setup. Te ir tīri tikai single turbo. Tas te GT30. Un izslēdzam apakaļ. Nu, mēs redzam, tas ir vienkārši kaut kas. Šeit īstenībā, pateicoties tam compound setupam, šeit mums ir grieze. Pats tas pīks ir, jā, bišķi pār pa 3000. Mums ir pilna grieze. Un viņa nav tā, ka viņa uzreiz krīt lejā, viņa iet lēzeni. Tas ir pateicoties tai otrai turbīnai. Te tā mazā, teiksim tā, ir izdarījusi savu darbu.
lielā ir iegriezusies. Lielā, atceramies, iegriezās iepriekš te. Mēs varam redzēt, ka lielā jau ir sākus strādāt. Te kaut kur mazai jāmirst nost, viņa nevar. Viņai, teiksim, tā maksimums jauda, ko viņa var dot ārā, plus mīnus viņai varētu būt kaut kāds 150 zirgi maksimum. Tas tā, redzot turbīnu, cik viņa liela ir. Bet, te aiziet lielā turbīna, un mēs esam izstiepuši ar to compound setup līkni. Kā mēs te redzam, galā zirgi mums arī nemaz nekrītās. Tā, uzbraucam atpakaļ pie single turbo. Tā tas izskatās. Tā kā izeksperimentējis es esmu diezgan, un kas ir redzams, teiksim tā, ja iet runa pa high boost application, tad, teiksim tā, manās rokās ir pagaidām nonācis labākais materiāls. Tas materiāls, teiksim tā, izeksperimentēt pilnīgi visu. Atmosfēru, kompresors compoundā ar turbo. Tad mums ir single turbo. Tad beigās mums ir compound setups. Teikšu, kā ir. Viens cilvēks arī rakstīja un vaicāja, vai es negribot izmēģināt kompresoru pievienot, lai viņš iepūš turbīnā, bet, kad turbīna atdzīvojās, tad tas kompresors, teiksim, aiziet bypassā. Jā, labprāt, bet nepriekš šitā te high boost. Ja mēs runātu par tiem, kaut vai apstātos pie 3 bāriem, tas jau ir daudz no single turbīnas. Tas, teiksim tā, ikdienā braucot, mēs visu laiku spīdzinātu turbīnu, un viņi, teiksim, nebūtu tādā vietā, kur viņas labāk strādā. 2,5 bāri, jā, kāpēc ne? Kompresoru piejūdzam un uztaisam bypass. Bet atceramies vienu lietu. Kompresors apēdīs zirgus, skatoties, cik tu no viņu paprasīsi. Tā kā, teiksim tā, ja iet runa pa lielu zirga galvu turbīnu, kompresors, teiksim tā, laikam īsti nebūs labākais. Viņš arī ražo diezgan daudz karstumu un apēd diezgan daudz jaudu. Un tas mums ir pierādījies. Reāli dzīvē tas tā arī kā tas ir, tā tas strādā, ka compound setups manā versijā. Es nesaku, ka visiem, es vienam nemācu, es tikai stāstu par rezultātiem. Tas ir priekš manis, manā setupā, tas ir tas, ko es redzu, kas vislabāk strādā. Tā kā, teiksim tā, varētu vēl eksperimentēt un eksperimentēt, liekam, sadalēni, sportējiem galvu un tā tālāk. Bet, nē, no manas puses laikam es esmu beidzis šito motoru. Es esmu izgriezis Maxi, 3,5 bāri, ir tie 272 zirgi, un es iepūtu 4 bāri, ir tieši tas pats. Mums nebija labi, precīzi 4 bāri, bija kaut kas bišķi mazāk. Bet, come on, vīri, riepās tik daudz nepumpē iekšā. Es te sūtu dīzelī, mēģinu visu to iegrūst. Jā, sauc man pa traku vai anormāli vai kā, bet, man tam ir jāiziet cauri, lai redzētu labākos rezultātus. Tā kā jā, ar 8 vāras dīzeli es esmu pabeidzis. Tas ir fakts. Un es atkal atgriežos pie vecās tēmas Audi un Quattro. Bet šoreiz tas vairs nebūs 5 cilindru dzinējs. Katrā gadījumā tas būs 6 cilindru dzinējs. Kāds tieši 2,8, 3,2 vai 3,6 nav nejausmas. Un pa setupu es, teiksim tā, vēl tagad pa nakti vēl sapņoju. Es gaidu, ka būs pareizais sapnis, kas īsti tur ir jādara, kas ir jāliek iekšā. Un tā kā, kas saka angliski, long way to go. Protams, dzinējs būs kalts. Protams, mēs vairs nerunāsim par 500 zirgiem, jo tas būtu stulbi uzbūvēt jaunu auto. Un, teiksim tā, braukt ar vecajiem zirgiem. Nē. Es gribu beidzot, teiksim tā, uzbūvēt kaut ko tādu,
kas man teiksim, apmierinās ilgāku laiku. Ja teiksim, mēs to 5 cilindru Audi, visi tiešām labi, viņš gāja, viņš tiešām labi gāja, tas vispār ir ātrākais auto, ko es esmu braucis. Un to es uzbūvēju pats. Es domāju, jā, teiksim tā, tas ir labs rezultāts. Bet, ja būvē, tad jābūvē tālāk, jaudīgāk, konkurētspējīgāk un varbūt ar kaut kādu atkal interesantu setup. Compounds vai nē, grūti pateikt, ir jāsaprot no sākuma, kas no tā dzinēja nāks ārā un eksperimentēt. Šeit mēs varēsim, līdz kamēr slikti paliek. Tagad tā, paldies, ka skatījāties un līdz nākošai reizei. Būs kaut kāda atkal nopietna update. Davai, čau visiem!